Jau 7. gadu Latvijas darba devēju konfederācija kopā ar uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm īsteno Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansētu projektu par darba vidē balstītām mācībām un praksēm uzņēmumos. Viesojamies uzņēmumā Marks M. Tas ir luksusa klases mēbeļu, koka gultu un matraču ražotājs. Uzņēmums plašāk zināms ar saviem zīmoliem Nakts mēbeles, Heavens, Pils matrači un Stay. Ražotājs sadarbībā ar Jelgavas tehnikumu jau vairākus gadus īsteno darba vidē balstītas mācības topošajiem mēbeļu galdniekiem. Jauniešiem tiek nodrošināta profesionāla un mūsdienīga apmācību vide. Nodarbojamies ar mēbeļu ražošanu jau vairāk kā 30 gadu un ar mēbeļu tirdzniecību kaut kur 20 gadu. Mēs operējam patreiz ar 3 zīmoliem, galvenajiem zīmoliem. Tas ir mūsu nakts mēbeles, ar ko mums Latvijā atpazīst cilvēki. Latvijā, Baltijā īstenībā atpazīst cilvēki. Tad mums ir Pils madraču zīmols, ko mēs jau esam izražojuši vairāk par 60 000 madraču. Tas nozīmē, ka divguļamie madrači nozīmē, ka 120 000 cilvēku laimīgāki pasaulē uz nakti. Un tad ir mums Heavens līnija, kas ir tāda ļoti augsts klases madraču līnija, ko mēs tagad cenšamies iepazīstināt, ar ko mēs cenšamies iepazīstināt visu pasauli. Mēbeles tiek ražotas 2 vietās Latvijā. Jelgavā, kur mēs ražojam koka lietas un tādas cietās lietas. Un Apguldē, kur mēs ražojam šos te madračus, ko es pieminēju, un vēl mīkstās lietas. Un mēs sadarbojamies ļoti veiksmīgi, īstenībā sadarbojamies ar Jelgavas tehnikumu, ar kuru man personīgi ir saites vēl no seniem laikiem, vēl pat 30 gadu atpakaļ, kad es strādāju par meistaru tur. Mums ir sadarbība ar šī tehnikuma kokapstrādes nodaļu. Ļoti laba sadarbība ir ar direktori Janīnu Rudzītes kundzi. Regulāri sadarbojamies tieši ar kokapstrādes jeb mēbeļu nozari. Praksē regulāri mums nāk 3-4 studenti gadā. Absolūti būtiski ir sadarbība starp šo te mācību iestādi un ražošanas uzņēmumu. Katram uzņēmumam īstenībā ir savs līnija pareizai, bet principā tā pieeja visiem ir diezgan viena. Ja? Tā ir klasiskā tehnoloģija. Ja? Mēs esam mēbeļu ražošanas asociācijā, mums Latvijā tāda ir, kas apvieno kādus 14 lielākos tādus uzņēmumus. Un mēs esam pārnājuši, kā mums iet ar jauniem, ar kadriem, ar praktikantiem. Un viss ir viensprātis, kad viņi atnāk, tad mums ir jāiemāca viņus. Kā notiek šai uzņēmumā lietas? Tātad skolas loma ir iedot mīlestību pret to arodu, iedot mīlestību pret savu nākotni. Pirmais ir nepazaudēt šo studentu, kurš atnāk no ielas. Mūsu loma uzņēmumu tālāk šo uguntiņu paņemt un iedegt pilnībā un ļaut viņam iedegt un tālāk palaist viņu. Daudzi no mūsējiem ir startējuši tālāk uz augstskolām, daudz es zinu. Viņos kamdēļ? Tāpēc, ka viņos ir tā uguns spēcīga. Viņa tā spēcīga. Viņš neskatās apkārt, viņš zina savu mērķi un viņš ies pēc tā mērķa. Nomērķēt skolas uzdevums ir. Tas jau uzņēmumam ir ļoti svarīgi, ja, ka man nav no savas kabatas jāfinansē to. Un es zinu, ka mēs puikām nopirkām, tiešām mēs iztērējam to summu dēļ čaļiem, un mēs nopirkām visu to labāko viņiem. Nevis kaut kāds vienkārši lētu kaut ko, bet pa īsto labas lietas, labu apģērbu, labas apavus. Tieši tā mūsu sadarbība ar Latvijas darba devēju konfederāciju tomēr mums ir svarīga. Tai vajadzētu saglabāties. Projekta mērķis ir palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu, kuri uzņēmumos īsteno darba vidē balstītas mācības un mācību prakses. Rezultātā 85% no projektā iesaistītajiem audzēkņiem, kuri ir ieguvuši kvalifikāciju, ir nodarbināti uzņēmumos Latvijā. Pateicamies uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm par sadarbību.